Cik bieži sabiedriskā transportā var novērot situāciju, kad pensijas vecuma cilvēki vai turpmākās māmiņas paliek stāvus, tajā pat laikā, kad sēdvietas ir aizņemtas ar jauniešiem. Mēs vēlamies atgādināt, ka sabiedriskajā transportā eksistē mutvārdu un rakstiskas uzvedības normas, kuras ir vērstas uz cieņpilņu attieksmi vienam pret otru. Tāpēc Daugavpils satiksme ievieš akciju "Attiecies pret citiem tā, kā tu gribi, lai attiektos pret tevi". Akcijas mērķis ir piesaistīt sabiedriskā transporta pasažierus palīdzēt viens otram. Pat niecīga darbība, kā piemēram iedot vietu pensijas vecuma cilvēkam vai grūtniecei, vai arī vecākam ar mazu bērnu, var krasi paaugstināt brauciena komfortu un izveidot labvēlīgu atmosfēru visiem pasažieriem. Sāksim ar iepriekš aprakstīto situāciju. Ja tramvajā vai autobusā iekāp cilvēks vecumā, Daugavpils satiksme aicina dot vietu. Lielākoties par neuzmanības faktoru tiek uzskatīta nepārtraukta skatīšanās telefonā, taču īstenībā tas nav attaisnojums. Lūdzu, esiet uzmanīgi un palīdziet tiem pasažieriem, kuriem brauciena stāvus var būt ļoti apgrūtināts. Vēl viena bieži sastopama situācija ir somas vai mugursomas atrašanās brīvā vietā, kuras nav domātas brīvas vietas aizņemšanai pārpildītā ar cilvēkiem sabiedriskajā transportā. Rezultātā soma stāv sēdeklī blakus pasažieram, cita pasažieri stāv. Lūdzam jums sabiedriskajā transportā, vai tas būtu autobus vai tramvajs, nelikt vai vismaz saulēcīgi noņemt somu no sēdvietas, jo tās ir domātas tikai pasažieriem, nevis personīgām mantām. Kad pasažieri ienāk sabiedriskajā transportā ar mugursomām uz pleciem, neņemot to nost, bieži vien tas rada būtisku diskomfortu citiem pasažieriem. Aicinām vilkt nost mugursomu vai vismaz sekot līdzi tam, lai tās netraucētu citiem pasažieriem. Tuvojoties savai izkāpšanas pieturei, Daugavpils satiksmē lūdz būt uzmanīgākiem un saulēcīgi atrasties pie izejas, jo ir svarīgi ņemt vērā to, ka transporta vadītājs kustības sākumā skatās kreisajā spogulī un, diemžēl, var nepamanīt, ka pasažieris vēlas izkāpt. Taču, ja autobus ir uzsācis kustību, atpakaļgaitā tam braukt ir aizliegts, ielaist vai izlaist pasažierus skaitās par rupju pārkāpumu. Nobeigumā Daugavpils satiksme vēršas pie pasažieriem ar lūgumu. Ja jūs redzat, ka cilvēkam ar īpašām vajadzībām, pensijas vecuma cilvēkam vai māmiņām ar ratiņiem ir nepieciešama palīdzība, palīdziet viņiem iekāpt vai izkāpt no sabiedriskā transporta. Vairāk informācijas par šo akciju ir iespējams atrast uzņēmuma mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv.